Militārā parāde 4. maijā. Man ir viens jautājums, kāds tam ir pamatojums un iemesls? Un tad sanāk tā, ka mēs ņirdzam pa Krievu, kam ir 9. maijā militārā parāde, un mums tagad būs 2, varbūt vēl 3, varbūt vēl 4 uztaisam, varbūt visu Latviju pārvēršam par vienu militāro poligonu. Jo uz to jau mēs ejam, jo top jauns amats zemesardzes atbalstītājs, tas esi tu! Jo tā arvien izskatās, kad Latvijā to vien grozās militārisms un idiotisms. Jo, piedodiet man, tas, ko šobrīd dara armija 4. maijā, man gribētos pastīties acīs tam, kas to izdomāja. Bet nesatrautieties, tas nav vienīgais stulbums, ko latvieši var izdomāt. Latvieši nacionāļi ir izdomājuši, ka 9. maiju viņi atzīmēs ar Latvijas karogiem. Šogad tieši 9. maijā notiks karogu brauciens, lai stiprinātu mūsu nacionālo identitāti. Un svinēs viņus, lai visa pasaule redz, ka mēs mīlam 9. maiju. Nē, reāli, jūs jobnuļis. Man cilvēki kādreiz teica, ka man saturs pietrūkšot. Ticiet man, ar to, kas notiek Latvijā, saturs nekad nepietrūks. Vai jauka diena?